Labdien, oriklēnieši Latvijā! Sūtu jums siltus, saulainus sveicienus no Indijas. Jūs ziniet, ka šogad notika Dimanta konference Goā, Indijā. Un konferencē bija Fairtrade pārstāvis no Keralas, no Indijas dienvidu reģiona, kurš stāstīja par Fairtrade kustību, par to ideju. Un ideja šai kustībai ir, ka šajā apvienībā ir apmēram 1000 sīkie fermeri, mazie fermeri, kuri nodarbojas ar dažādu augu audzēšanu, un viena no tiem ir kokos palmas. Un kā jau jūs zināt, tad mūsu ekoprodukcijā tiek izmantota kokos eļļa. Un šī te eļļa tiek iegūta tieši šeit, Keralā. Kā Tonijs Metju teica, ka mēs rūpējamies, mūsu uzdevums ir rūpēties par planētu, jūsu uzdevums ir rūpēties par cilvēkiem. Mani tik ļoti iedvesmoja šie te viņa vārdi, šī te cēlā šīs apvienības rīcība, kā arī kompānijas attieksme pret dabu, tad es nolēmu palikt pēc konferences ilgāk un redzēt šo vietu, redzēt šīs te palmas, redzēt šo pusi, kur tiek iegūta šī te eļļa. Un tieši patreiz es esmu ceļā, mēs dodamies ar laivu gar šīm te kokos plantācijām, un ir burvīgs vakars, ir klusums, ir miers. Keralā cilvēki dzīvo saskaņā ar dabu, pēc dabas likumiem. Un es neesmu šobrīd pie jums Latvijā, jo es nolēmu paskatīties, pamainīties, arī pati kaut ko iegūt. Un patreiz ārstējos arī ajurvēdas, dzīvoju ajurvēdas centrā, ēdam veģetāros ēdienus, un pēc šī te brauciena atgriezīšos Latvijā, jo jūs jau zināt, ka wellness tā ir mans patreizējais dzīves stils un veids, un viens no wellness veselīga dzīvesveida veidiem ir šī te ajurvēda. Un jau būs 7 dienas, kopš es dzīvoju pēc ajurvēdas centra noteikumiem un principiem, un es esmu ļoti, ļoti priecīga par šo te izvēli. Un atgriežoties Latvijā, es noteikti dalīšos pieredzē par to, kā labāk ēst, kā labāk dzīvot, lai mēs izskatītos labi, lai mēs justos labi, un galvenais, lai mēs būtu laimīgi. Un es novēlu visiem šo te mieru, kāds ir Indijā, kāds ir Keralā, vairāk šo mieru, vairāk šo saskaņu ar sevi, ar dabu, ar to, kāda arī mums ir šī daba, un veiksmi un panākums oraklēm biznesā. Jo neko tādu es nebūtu redzējis, un neko tādu es nevarētu piedzīvot, ja es nebūtu šajā kompānijā. Un es esmu atvērusi arī, jo man jau nav miers, es jau nevaru bez darba, es atvēru arī Indijā starptautisko sponsorēšanu un piedāvāju arī šeit cilvēkiem oraklēm iespējas. Visu labu, lai jums motivējošs, iedvesmojošs šīs dienas pasākums. Uz tikšanos Latvijā!